Čau! Jā, labs vakars visiem. Tādā pavisam omulīgā pulciņā šodien, bet diemžēl mums ir daudz lietas sabirušas vienlaicīgi un dzīvē tā reizēm notiek, ka nevar citādāk saplānot, kā tikko Svenis teica, vai viss notiek vienlaicīgi, vai arī pēc tam ilgi nekas nenotiek. Kā būs droši vien sākot ar rītdienu. Tā varētu būt, jā. Katrā ziņā paldies, ka varējāt atnākt un tad arī ķersimies pie lietas. Un man ir prieks, ka mēs ar Svenu tiekamies, jo šajā muzejā jau pirms 5 gadiem mēs aizsākām sēriju ar iepriekšējās romānu sērijas autoriem. Mēs Latvija 20. gadsimts, kuri gandrīz visi varēja šeit ierasties vairāku gadu laikā. Un kopš 21. gada tad ar šīs sērijas autoriem un ar Svenu mēs tiekamies pirmo reizi, jo ar citiem autoriem ir sanācis tikties abu sēriju kontekstā, bet Svens tad mums ir pirmo reizi muzejā, tā kā ar to arī Sven tevi apsveicu. Paldies, jā. Un kā jau literatūra vēsturnieks, ķeršos klāt nevis pie skalbes, bet pie tevis tieši. Jā. Un pirmais jautājums varētu būt tāds diezgan likumsakarīgs, proti par to, kurā mirklī, proti kādā vecumā tu saprati, ka tu vēlētos rakstīt. Jo gatavojoties šodienai, man bija ļoti patīkams atklājums. Es, protams, biju saskāries ar vairākām tavām publikācijām pirms gadiem 15 vai varbūt mazliet vairāk, bet skatoties analītikas datubāzē, pamanīju, ka pirmās publikācijas tev jau ir 2001. gadā, tātad 16 gadu vecumā. Jā. Tajā pašā gadā presē ir nodrukāta saruna ar Rēzeknes ģimnāzijas skolnieku, Rakstnieku savienības rīkotā skolēnu konkursa uzvarētāju Svenu Kuzminu. Jā, tu lasīji to, kur avīzē Rēzeknes vēstis? Rēzeknes vēstīs tas ir. Un tur tev ir kādas, man liekas, 4 vai 5 publikācijas, un dažas no tām ir esejas, tātad jau 16 gadu vecumā. Man bija esejas? Viena bija par eseju nosaukt. Es to neatceros. Es atceros dažus prozas darbus, kas man bija tajā laikā. Esejas neatceros. Tur provincē ātrāk viss notiek. Vienkārši jau nav tik daudz to rakstītāju, un it sevišķi jaunu cilvēku vidū. Un tad, ja kāds kaut ko šādu paveic, tad tam uzreiz tiek veltīta kaut kāda uzmanība. Jā, bet tas ir saistīts ar to, ka es arī tajā laikā ļoti aktīvi piedalījos avīzes Rēzeknes vēstis dzīvē. Man tas likās šausmīgi interesanti iet uz redakciju, un tad es tur gāju. Man patika pēc skolas pavadīt laiku avīzes spiestuvē uz burtličiem, skatīties, burtliči vēl bija. Kaut kā mani tik ļoti apbūra visa tā avīze, un viņiem bija gan jauno literātu tāds kā šaurs loks, gan arī ievērojami plašāks jauno žurnālistu klubs, kurā es arī piedalījos. Tā, vienmēr sakot, man trakot interesēja tā avīzes dzīve. Tad kaut kad no 8. 9. klases mūs tur sāka laist iekšā vēstīs. Un, protams, ka es pie katras izdevības tad gribēju tur piedalīties tajā dzīvē. Bet to, ka ir jāraksta, to jau es sapratu krietni agrāk, tā kā es sāku nākt uz tām Rēzeknes vēstiem ar kaut kādiem, rakstu darbiņiem, kādu man to laik bija. Tad man likās, ka ir jau sastrādāts pa pāris gadiem kaut kas tāds daudz maz noslīpēts, ko jau var kaut kam rādīt. Tur bija kaut kāds pāris gadu sagatavošanās posms tam visam. Jā, un tad tu vēlāk sāki arī aktīvi, tā teikt, publiski piedalīties dažādos lasījumos, kurus es arī atceros pirms daudziem gadiem. Un man šķiet, tas arī liecina par to, ka tu tomēr ļoti nopietni piegāji savu literāro darbu tādai izstrādei vai noslīpēšanai, jo
tavs debijas krājums iznāca, jāsaka, ilgāku laiku pēc tavām pirmajām publikācijām. Viņš iznāca vēlu, man bija jau pār 30, kad viņš iznāca. Es ilgi tam gatavojos un ļoti daudz ko nepublicēju un nedrukāju un tā tālāk. Es varu pateikt priekšā noslēpumu tādu, ka man bija paredzēts vēl viens stāstu krājums pirms tam, un tas organizatorisku iemeslu dēļ neīstenojās. Un, godīgi sakot, es esmu diezgan priecīgs par to, ka viņš neīstenojās. Jā. Es ilgu laiku pārdzīvoju par to. Man likās, ka, ja es turpināšu tādā garā, tad taču nekad nekas vispār nenotiks, un vecums pienāks, un nekas nebūs uzrakstīts līdz galam. Jā, es šausmīgi pārdzīvoju par to. Bet, redzi, kā tu atceries un zini daudz vairāk nekā es. Man jau tas viss ir, tā kā par kaut kādu citu dzīvi runājot. Jocīgi. Bet tās tendences vispār ir tādas neviennozīmīgas, jo kādu laiku vēl nebūtu netik sen tika uzskatīts, ka, ja pirmā grāmata rakstniekam nav jau, 20 gados, tad kaut kas nav kārtībā, bet mēs pēdējos gados redzam, ka arvien vairāk cilvēku sāk publicēties. Ne tikai pāri 30, bet tagad jau mums arī netrūks 40, 50 gadnieki, kas piedzīvo pirmās grāmatas un pēc tam tā teikt, nepaliek par tiem vienīgajiem debitantiem, bet spēj pietiekami ražīgi un labi arī turpināt rakstīt. Tagad cik bija Gunaram Janavskim, kad viņš sāk izdot pirmās grāmatas? 47, kaut kas tāds? Pie 50, pie 50, un viņš taču grāmatu draugam skaitās otrs ražīgākais autors pēc Anšlava. Bet Anšlavs sāka kad un kad sāka Janavskis, tā ka... Jā, tas ir ļoti individuāli. Redz kā, es jau ļoti daudz ko biju sarakstījis arī pirms tās pirmās grāmatas, bet, sāku. Sanāca kaut ko izdot tad, kad sanāca. Paldies par to pašu. Ļoti labi. Vai, teiksim tā, jaunībā tev bija kāds autors, kurš tevi, domājot gan par latviešu, gan par ārzemju literatūru, kurš tevi īpaši iedvesmoja, lai varētu teikt, ka tas ir kļuvis par tādu kā virzītāju spēku tam, ka arī tu kļuvi par rakstnieku, vai tu tādu... Tā kā apzinoties tieši to... vārda spēku, ko tu kā lasītājs gūsti, un tad tu izjūti nepieciešamību arī pats mēģināt. Markess man pavērs jaunības dienās pilnīgi jaunā plašumā to visu. Tad, kad es izlasīju laikam stāstu krājumu Pulkvedim neviens neraksta pirmo, tad jau man sāka rasties aizdomas, ka tur ir kaut kas baigi tāds, es jūtu lielu spēku tajā visā, bet tad, kad sanāca izlasīt tos 101 gadus, protams, ka toreiz pusauģu prātam tas bija kaut kas pilnīgi tāds afrikāņu šamaņiem ir tāds jēdziens atlaust vaļā galvu. Man atlauza vaļā galvu tā grāmata. Man liekas, ka tā. Jā. Vispār jāpiekrīt diezgan līdzīga pieredze. Man šķiet, man bija kādi 16 gadi, kad es lasīju 101 gadus. Tas likās kaut kas pilnīgi pretējs visam tam, kas bija lasīts līdz tam brīdim. Jā. Un tieši tā. Pēc tam Falkners nāca klāt. Falkners. Bet to ar viņu bija sarežģītāk, jo viņš ir noslēpumains un tāds estētiski vilinošs, bet viņam ir tomēr ļoti sarežģīta izteiksmes forma. Es tikai tagad tā bija īstenībā, esmu sācis saprast. Jā, es vēl salīdzinoši nesen brīnījos par to, kādēļ no Faulknera ir salīdzinoši maz darba tulkot tieši latviešu valodā. Tā viena izlasīta ar 3 romāniem. Viena izlasīta no kādiem 70. gadiem šķiet tieši tā. Tad tur bija vēl kaut kas, bet viņa paši populārākie darbi nav. Un es domāju, ka tas ir saistīts, man liekas, arī tieši ar to sarežģītību, jo tur
savā ziņā par to, kā tu struktūrē savus darbus, tur arī varētu teikt, ka droši vien kādam tulkotājam būtu, ko norauties, ja mēģinātu tulkot citās valodās, bet Faulkners atkal to ir specifisks. Bet, pievērsīsimies skalbēm. Pastāsti lūdzu, kā tad tev sagadījās ar to nonākšanu līdz tieši Kārlim Skalbem, jo tur tas stāsts ir diezgan neparasts. Jau iepriekšējās romānu sērijas kontekstā bija šķiet 2 gadījumi, ja es pareizi atceros, kad autori mainījās ne tādā kārtībā, kā bija sākotnēji iecerēta, un arī šajā sērijā tā ir sanācis. Jā, acīm redzot, grūti jau novaldīt tādu lielu kolektīvu un tā tālāk. Mārim Bērziņam arī bija sāpju pilns stāsts, kā viņš nonāca pie šitā te Viļa Lāča. Jā, man bija daudz patīkamāks, daudz draudzīgāks stāsts nekā Mārim. Man bija tā, ka es dabūju mantojumā no Paula Bankovska Kārlis Skalbe kā personāžu, un vispār bija paredzēts kaut kas pilnīgi cits. Es gribēju rakstīt romānu par Eriku Adamsonu un Mirtu Ķempi, un man tur bija tāda ļoti skaista iecere, kur bija doma vienā brīdī uztaisīt, tādu kā lūzumu punktu, kur no gluži reālas vēstures, no īstiem vēsturiskiem notikumiem, pēkšņi tāds 90 grādu pagrieziens, un mēs nonākam kaut kādā pilnīgi alternatīvā vēsturē, kurā tur Krievija ar Vāciju nenoslēdz paktu un nenotiek otrais pasaules karš, un varbūt pat nenotiek Ulmaņa apvērsums un kaut kas tam līdzīgs, un Latvija vienkārši attīstās tā kā normāla vakara Eiropas valsts, un tas dod Adamsonam un Ķempei veiksmīgi sačakarēt savu dzīvi pašiem bez vēsturisko apstākļu. Tāda bija man iecerē, un tā nevienu sevišķi neinteresēja. Tā es arī kaut kā aizmirsu par piedalīšanos tādā sērijā. Un tad redz sanāca tā, ka aizgāja Pauls, un Piepeši man zvana no izdevniecības un saka, vai tu negribi uzrakstīt tekstu par Kārli Skalbi. Un es godīgi teicu, ka vispār jau nē, bet ja jūs man iedotu dažas dienas padomātu, ko var izdomāt, jo kaut kā galīgi nebija vispār nekāda redzējuma. Bet tad es padomāju, sāku domāt par to, ko varētu izdarīt tā, lai neturētos pie standarta biogrāfiskā žanra. Es domāju, labi, var paņemt kaut kādu ļoti šauru laika nogriezni, var paņemt, piemēram, 1 gadu dzīvē, un es tā domāju, kurš varētu būt tāds interesantākais gads dzīvē. Sākumā neizdomāju, bet tad es izgāju ārā pastaigāties, un tie, kas bijuši grāmatas atklāšanā, šo stāstu jau ir dzirdējuši. Bija vasara, un es apgāju tādu lielāku loku pa Āgenskalnu, un kamēr es staigāju, sāku līt lietus. Un man ļoti samirka kurpes. Es atnāku mājās, domāju, vajag viņas izšāvēt, bet ieštapēt iekšā avīzes, lai viņām nepazūd tā forma. Un tad es varu vaļā tehnisko atvilkni, kurā ir avīzes. Pirmais, ko es redzu, ir žurnāla konteksts. Vāks kaut kādu vecu numuru, no kura uz mani skatās Pauls Bankovskis. Un es biju brīdī, kad es domāju, laikam jau nebūs nekāda romāna par Skalbi, un tad es atveru, un uz mani skatās tāds šķelnīgs skatienu Pauls Bankovskis. Tu droši zini, ka tev nevajag rakstīt par Skalbi. Tad es nonācu pie vairākiem secinājumiem. Pirmais no tiem, ka es nevaru viņu portretu kurpēs. Es viņu izgriezu un piespraudu pie sienas. Kaut kādu laiku dzīvoju ar viņu. Un tā es viņu skatījos un sajūtu pienākumu apziņu. Un tā kaut kā tas viss izauga par to grāmatiņu par 5. gadu. Es biju domājis, ka tur būs tikai 5. gads un cita neviena gada nebūs, ka būs tiešām ļoti intensīvi 1 gads dzīvē. Bet ātri vien tas apauga ar vien
dziļākiem kontekstiem un priekšvēsturēm, visu, kas tajā grāmatā ir saplīvēts. Jā, šajā sērijā mēs redzam ļoti atšķirīgu pieeju. Ir autori, kas mēģina aprakstīt visu autoru mūžu vai tādā retrospektīvā tvērumā, kas ļoti klasiski literatūrā vai citiem paņēmieniem, ieraugot to salīdzinoši šauro laika režģi. Es arī pirmajā mirklī nobrīnījos, jo tas tomēr ir laiks, kad Skalbe tikai pamazām top par rakstnieku. Viņam ir līdz laikam kādam 5., 6. gadam viņam ir tikai pirmie 2 vai 3 dzejas krājumi iznākuši, un viņš būtībā sāk savas literārās pasakas. Ziemeļmeita ir pirmā. Jā, tā pašā 4. gadā pirms, kur viņš ļoti labi nolasa tās, tā teikt, sabiedrības noskaņojums un tendences, bet tas, starp citu, ļoti daudziem latviešu rakstniekiem izdodas šajā laikā. Bet, par to es brīnījos, bet kopumā sanāk jau, ka tur ir ieskicēts ļoti bagātīgi tas laiks. Un šajā sērijā mēs arī vispār iegūstam ļoti labu pārskatu tieši par gadsimtu sākumu, jo šo laiku jau Inga Žolude ļoti fantastiski apraksta savā romānā par Poruku un tā tālāk. Saki lūdzu, kādas bija tavas priekšzināšanas par Kārli Skalbi, vai tās, teiksim, aprobežojās ar to, kas ir klasiski no skolas gadiem bijis zināms, vai tu tomēr ar Skalbi biji kaut kādā ciešākā tādā izpētes vai lasīšanas sakarībā pirms tam arī nonācis? Drusku ciešākā varbūt biju, bet noteikti ne sevišķi daudz. Es, teiksim, nepazinu Skalbi kā prozaiķi ārpus pasakām. Es nezināju, ka viņam ir tik lieliski stāsti, piemēram. Tas man bija atklājums. Par viņa dzeju es nebiju interesējies, vienkārši tāpēc, ka vispār nekad par dzeju pārāk neesmu interesējies. Un, kas atliek? Pasakas un kaut kāds epistolārais žanrs. Tā ka, tik cik man varbūt vajadzēja kaut kādiem tur, rakstiem vai sarunām kaut ko pastudēt. Bet tas bija ļoti minimāli, un tas kā nebija, un tas ir tas pats galvenais, nebija tās cilvēka sajūtas, nebija īsti tāda priekšstata, kas tas pa cilvēku ir. Kā personība. Jā. Tīri ne par tekstiem runājot, bet teiksim, es nebiju tā pareflektējis, lasot tos tekstus, kas tā varētu būt par personību. Un tagad, kad es esmu viņu pastudējis diezgan pamatīgi, tagad es arī varu patiesībā teikt, ka tie Kārļa lielās treknās pēdiņās liekot kanoniskie teksti, tie, kas ir laikam ziemas pasakas, bija kultūras kanoniskos, ja? Man liekas, ka tie darbi kā reizi tie, kas par viņu kā par cilvēku pasaka vismazāk. Jo tie tomēr ir ļoti izteikti literāri apstrādāti teksti, kur pretī, teiksim, savā īsprozas žanrā viņš daudz vairāk pieskaras tam, kāds viņš ir. Un to visu es nezināju, atbildot uz tavu jautājumu. Jā. Viņam jau arī mazās piezīmes ir vēlāk, kas būtībā, tā jau ir publicistika, kā esejistikas, tādā izpratnē. Un tad ir bloki, tā kā mūsdienās teikt. Viņam jau pašam tur sākumā ir rakstīts, ka šīs piezīmes jau principā nav domātas publikai, un ka tā laikam bija viena no pirmajām piezīmēm grāmatā, kur viņš saka, vispār jau šis bija domāts tā kā savai lietošanai vairāk. Kad tev nācās ķerties klāt pie šī romāna, kādus avotus tu izmantoji, kā tu tieši to savu pētniecisko darbu organizēji, vai tu devies uz muzeja krājumiem, uz arhīviem, vai varbūt tu konsultējies ar kādu literatūras zinātnieku, piemēram, ja es nekļūdos, tad tieši šajā sērijā tavs pārinieks ir laikam Līta Silova, kas rakstījis monogrāfiju par Skalbi. Jā, raksta. Jau pieņem, ka varbūt pat ir diezgan tālu tikusi. Zini kā,
Nē, iesākums bija tradicionāls arhīvs, muzeja krātuvē un retie rokrakstu bibliotēkā. Un kā saprast, ar kuru galvu ķerties klāt? Nekā īsti. Es nezinu. Es vienkārši sākumā gāju cauri visam, kas bija, un sevišķi nedomāju. Es vienkārši krāju slāņoju virsū, līdz sāku iezīmēties kaut kāds priekšstats. Bet interesanti, ka par skalbi kā cilvēku man sāka zīmēties priekšstats tad, kad es sāku vairāk pētīt visu plašo laikmetu kontekstu un 5. gada fenomenu kā tādu, arī ārpus Latvijas. Kaut kādā dīvainā kārtā par skalbi un laikabiedriem man priekšstats iezīmējās caur to, ka es ieraudzīju laikmetu vispār. Jo acīm redzot, tas acīm redzot dod kaut kādu iekšējo loģiku tiem cilvēkiem. Ja tu saproti, kādos apstākļos viens vai otrs ir dzīvojis, tad kļūst daudz labāk saprotams, kāpēc viņi ir rakstījuši tā, kāpēc viņi ir darījuši to. Pēkšņi tās darbības sāk izrādīties diezgan pamatotas. Varētu domāt, teiksim, man daudz ir lasītāji teikuši, bet kā tas taču ir skalbe ar mazajām piezīmēm, tēvzemēm, brīvībai un tam līdzīgi. Kāda tur vēl sociāldemokrātija, vai ne? Tad tiešām liekas, kā tad tāds skalbe, kā tik liels centrisks demokrātiskā skalbe varēja būt tik kreiss un sarkans jaunībā. Bet tad, kad tu izpēti laikmetu kontekstu, tu saproti, ka viņš nemaz nevarēja citādāks būt. Kaut kā tā. Es vienkārši krāvu visu, ko vien varēju lielā čupā, un pēkšņi no tā sāk iezīmēties kaut kas, ar ko jau varēja operēt, kā jau varēja kaut ko iztaisīt. Tas droši vien, un es tā saprotu arī no iepriekš lasītajām intervijām, tev esot bijis lielākais atklājums par skalbi. Tieši tā viņa jaunības diena pārliecība uz visa tā laika notikuma fona. Jā. Tas neteiksim, ka es tur biju kaut kā satriekts vai izbrīnīts, jo, nekādu sevišķu gaidu un cerību man nebija. Es tā vienkārši ļāvos, ko ieraudzīšu, to ieraudzīšu, bet negaidīti tas noteikti bija, jā. Jo, bija tāds izdevums ar Kārļa Skalbes pasakani, kur bija Jāņa Sudraba kalna priekšvārds. Un tajā priekšvārdā viņš bija diezgan kreisi un diezgan sarkani nointerpretējis to Zemeļmētes pasaku. Tad jau tas ir padomju laikā droši vien, ja Sudraba kalns raksta. 70. 60. gados tas iznāca. Un es atceros, es lasīju tās Sudraba kalna interpretācijas, un man likās, sveiki. Viņš kaut kā likās, ka viņš ir sakožļājis un mutē man iebāzis to interpretāciju. Un tajā brīdī, un tāpēc es kaut kā varbūt ļoti mēģināju distancēties no tās Sudraba kalna interpretācijas, kas bija ļoti jau konjunktūriski tam laikam. Un tad es vienā brīdī sāku saprast, ka it kā taisnība viņam no vienas puses ir tam Sudraba kalnam, bet no otras puses nē, tāpēc, ka Ziemeļmētei, kā jau labam literāram darbam, ir ļoti daudz dažādu slāņu. Un Sudraba kalns bija vienu tikai izcēlis, bet tur ir vēl, tur taču ir arī tās brīnišķīgās attiecības un viss pārējais. Jā. Es aizmirstu, kāds bija jautājums. Es arī. Katrā ziņā par to materiālu pieejamību es pats tagad biju nepatīkami pārsteigts, jo skalbe no vienas puses patiešām ir viens no mūsu tādiem pamatīgākajiem autoriem. Un no šī rudens es pasniedzu lekcijas studentiem Latvijas universitātē, un tad, kad vajag vākt kopā kaut kādus biogrāfiskus datus un tā tālāk, es saprotu, ka par skalbi ir baigi švaki. Jo ir kaut kas, ko jau arī tu tikko minēji no padomju laika. Būtībā pēdējos 30 gados tās ir tādas fragmentāri izsvaidītas publikācijas dažādos žurnālos, kura tur vairāk literatūra zinātniska, kura vairāk tāda, tā teikt,
vienkāršajam lasītājam paredzēta. Un kas, teiksim, man arī sāp, ir Skalbes mūža rakstu šis te liktenis, ko Ilgonis Bērsons jau pirms vairāk kā 20 gadiem iesāka publicēt, un tad tur jau, manuprāt, 3 vai 4 reizes ir izdevējs mainījies, iepriekšējiem aizejot pa grīsti, tā teikt. Un tas projekts, kā netuvojas, tā netuvojas beigām. Tagad laikam ir jau 9. sējums, bet tajā tik un tā viņš ir aptvēris Skalbi līdz 20. gadu nogalē. Tā kā tur vēl tur vēl ir ko darīt, un tāpēc, lai veicas Litai Silovai, cerams, ka tad beidzot būs viens pamatīgs pētījums tieši par Skalbi. Es redzēju Kultūra Kapitāla atbalstīto projektu sarakstā, ka jau kaut kādi laikam 2 jauni sējumi no Bērsona mūža rakstiem pavīdēja tajos sarakstos. Tad jau var tuvākajā nākotnē. Es vēl nobrīnījos, es ļoti sen nebiju redzējis to projektu nekur. Jā. Bet baidos tagad samelot, kur es to redzēju. Kaut kur redzēju. Šajā darbā to ļoti detalizēti apraksti dažādas vēsturiskas nianses. Un tas, kas mani, teiksim, nelika mieru kā lasītājam, bija tā doma par to, kā tu kā autors spēj sabalansēt reālos vēsturiskos faktus ar savu interpretāciju un ar savu izdomu. Piemēram, tad mans jautājums būtu tāds, cik no visa tā, ko mēs šajā romānā varam lasīt un apgūt, ir reāls un cik ir izdomāts, jo tur ir daudz ļoti interesantas detaļas, piemēram, Ļeva Tolstoja vēstuli, ko Skalbe lasa, un arī tur, teiksim, kas tad tur vēl bija. Šī Skalbes kontaktēšanās ar Rudolfu Blaumanu, ar citām kultūras vēsturē nozīmīgām personībām. Cik daudz no tā ir kaut kas, ar ko tu saskāries pētniecības laikā, un cik daudz tu atļāvies kā autors? Es atļāvos ļoti maz, patiesībā. Tur, kur ir Skalbes kaut kādas attiecības un saistības ar vēsturiskām personām, tur es aprakstīju tikai tādus, kas tā vai citādi ir dokumentāli pierādāmas. Un arī, teiksim, par Kārļa draugu loku Latvijā, tur, tas viss zināms, vai ne? Tur gan par Blaumanu, gan par akurātoru un tā tālāk. Bet tur bija, teiksim, kaut kādas lietas, kur bija tādi iekšējie noteikumi kaut kādā ziņā. Piemēram, par tām vēstulēm tur bija, viņam bija sarakstīšanās ar 3 krievu dižgariem, kas viņam bija ļoti tuvi. Ar Čehovu, Tolstoju, Maksimu Gorkiju. Mūsdienu literatūrā ļoti bieži piemin to, ka Skalbe sarakstījies ar, saku ļoti bieži, cik vispār bieži par šīm tēmām runā, tiek pieminēts par Čehovu un Tolstoju, bet Gorkijs tiek visnotaļ noklusēts. Bet ir zināms, ka tā tad bija šis te Čehovs, Gorkijs un Tolstojs, un no 3 sarakstēm ir saglabājušās Kārļa vēstules Čehovam. Un man liekas, ka mūža rakstos arī bija tulkojumā no krievu valodas. Un tad to, ka Kārlis sarakstījās ilgstošāk ar Gorkiju, tas ir viņa korespondencē ar citiem parādījies. Savukārt to, ka viņam ir bijusi šāda satura sarakstē ar Tolstoju, kādu es esmu atveidojis. Par to savukārt Jānis Akurāters ir stāstījis, ka Kārlis lūk saņēmis atbildes no Tolstoja un saņēmis tātad kaut kādus filozofiskus darbus, ar ko tātad viņš pats aizrāvās tajā laikā. Un ka Kārlis esot tātad nodarbojies draugu lokā ar šo darbu izskaidrošanu. Jā, bet Tolstoja vēstule saglabājusies nav, Gorkija vēstule saglabājusies arī nav. Tāpēc es speciāli lasīju Gorkija
un Tolstoja vēstules, lai kopētu to viņu stilu, kādā viņi rakstīja. Un tad tur arī tādi ļoti emblemātiski Gorkija un Tolstoja izteicieni ir lietoti. Gorkijs, piemēram, vienmēr parakstījās cieši spiežu jūsu roku. Un tad es mēģināju uzzināt, kas bija tas, par ko Tolstojs interesējās tajā laikā. Un kā par brīnumu atklājas tajā laikā, viņš interesējās par Daudedzinu. Viņš bija redaktors Krievu izdevumam. Es to uzzināju pilnīgi nejauši, bet tas laika ziņā ļoti brīnišķīgi sakrita. Un tā ka no nulles tur nav izdomāts gandrīz nekas. Vai arī, piemēram, tur ir tā aina, kur Kārlis Skalbe nozog zirgu. Es, piemēram, nezinu, vai viņš tiešām to zirgu nozaga, bet tas ir maksimums, ko es atļāvos. Es ilgi domāju, vai es drīkstu rakstīt ainu, kur viņš nozog zirgu vai nē. Un uzstādījis ar iekšējo noteikumu, ka drīkst tad, ja tas ir... par to zirgu bija baumas, es droši zinu dokumentāli, ka ērgļos klīda baumas, ka Kārlis esot nozadzis zirgu. Un Kārļa māte tiešām bija aizbraukusi uz ērgļu kanceleju un teica ar Pēterim Blauvam, ko jūs esat izdarījuši ar manu dēlu, ka viņš zirgus zog tagad. Maksimums, ko es atļāvos, ir pieņemt teorētiski, ka tās baumas varētu būt bijušas patiesas. Jā. Tas ir tik tāds, kas ļāva iztēmēji sniegties. Tu gandrīzai vārds vārdā atbildēji, ka Arno Junze mūsu pēdējā sarunā oktobra sākumā, kur viņš līdzīgi tā teikt par šiem te mākslinieckajiem principiem, kā viņš atļāvās interpretēt Veidenbaumu arī, kas ir baumas, par ko ir runājusi ģimene, kādas ir vietējās leģendas un tieši tādā ģeogrāfiskā izpratnē. Jā, man liekas, tas ir ļoti labs princips, tāpēc, ka rakstīt bez jebkādiem principiem, tad sanāk tāda šausmīgi liela nekonsekvence. Tāpēc, kāpēc tad šeit stereotipizēšana? Jā. Tur pretī, ja tu pieturies pie kaut kāda iekšējā principa, tad ir kaut kādas... ir kaut kāda manevrēšanas iespēja patiesībā, nepatiesībā, bet tu nekad nepārēji pilnīgā nepatiesībā un nekad nepārēji striktā notikumu dokumentēšanā. Tu vienmēr esi kaut kur pa vidu. Tas man bija ļoti svarīgi. Tā kā jā, tas ir ļoti tāds labs princips un arī veids, kā neapmaldīties tajā visā. Vai ir kāds cits vēstures posms, kurš tev īpaši fascinē, par kuru tu gribētu rakstīt vai par kuru tu varbūt bieži domā, vai tavā gadījumā tā 19. un 20. gadsimta mīja tā liktenīgi iekrīt un lasot romānu, es jūtu, ka tev pret šo laiku arī ir tāda ļoti, negribētos teikt liela mīlestība, bet katrā ziņā aizraušanās ar to. Bet varbūt ir kāds cits vēstures posms, kurš tevi arī interesē. Tu zini, man patīk posmi kā tādi. Patīk pati doma par vēstures posmus, kuru tu iezīmē, un tad tu mēģini saprast laikmeta garu. Man ļoti interesē tie dažādie laikmeta gari. Tāpēc, principā, varētu par jebko. Droši vien tur nostrādā tā likumsakarība, ka jo sanāk vēsturi, jo grūtāk to ir saprast un aprakstīt, teiksim. Šis jau ir salīdzinoši vēl tāds mums pieejams laika periods un saprotams. Jā, man vispār bija kādreiz tāda doma, ka vajag uzrakstīt tādu latviešu mirušo grāmatu, kur ir Tibetas mirušo grāmatas tas princips ar reinkarnāciju un visu pārējo, un tad caur dažādām inkarnācijām ir tie dažādie vēstures posmi, piemēram. Bet tas ir kaut kas tāds milzonīgi plašs un tā tālāk. Bet man bija doma, ka varētu gandrīz vai pasakot, kā tas laika gars ik reiz dzimst no jauna. Tādā ziņā. Es viņu tā arī uztveru, kā kaut ko, kas katru reizi dzimst no jauna. Laikmeta gars ir tāds labs personāžs vispār, par ko var runāt tik abstrakti vai konkrēti, cik vien grib.
Nu jā, tādā gadījumā tu jau tādam Andrim Zeibotam pietuvotos. Man bija ļoti bail no šādas deklarācijas, bet, nu jā. Bet jums tas doma gājiens ir līdzīgs šīs sērijas autoriem, jo man ir tādā, lai gan viņš to arī publiski pateica šī sarīkojuma ciklā, tā kā to drīkst arī skaļi atkārtot, Māris Bērziņš pilnīgi nopietni apsver domu rakstīt romānu par pēcnāves dzīvi un arī par kaut kādām transformācijām. Nu, viņš tā ļoti abstrakti iezīmē, bet katrā ziņā viņš ir aizrāvies pēdējā laikā ar šādas literatūras pētniecību. Bet paklausies, vai tas nav zīmīgi, ka pēc biogrāfisku darbu rakstīšanas šādā virzienā sāk attīstīties idejas? Man liekas, tas tā varētu būt vēl vismaz dažiem. Mēs ar Ilzi Jansonu esam mazliet runājuši par, ko mazliet daudz, mēs esam runājuši par šādām tēmām. Un tā laikam ir, pēc biogrāfijas pētniecības domāšana ievirzās kaut kā tā. Nu, laika gars, kā tu teici, jā, kas ir bijis pirms šī autora dzīves un kāda tad ir tā pēctecība? Ja viņš jau nenāk no nekurienes, viņš nerodas tukšā vietā. Kārlim bija mamma Henkūtiete, piemēram, ļoti svarīgs fakts, kas ir pilnībā noteicis to, kā viņš ir audzis, piemēram, nu, tādā garā. Tāpēc es saku, ka viņš visu laiku kā dzimst no jauna. Jā. Vecā augstnē. Nu, tās jau patiesībā ir arī tieši šī laika idejas, proti gadsimta mija un 20. gadsimta sākums latviešu literatūrā. Un tas jau nāk no romantisma, tā ideja, ka dzīve nebeidzas ar nāvi, un arī nu, tur tā mīlestības līnija, kas ļauj pārvarēt to laiku, jo īpaši arī, teiksim, Raiņa darbos, kas to burtiski pēc visiem šiem notikumiem. Nu, es teiktu, ka ideja, ka dzīve nebeidzas ar nāvi, ir varbūt pāris tūkstoši gadu vai sanāk rakstur nekā romantismam, bet jā, romantismam tas ir raksturīgi. Jā. Jā. Bet tikpat labi nu, var saviņoties un aizrauties arī ar, nu, es nezinu, 70. vai 80. vai 90. gadu laikmeta garu. Principā ar jebko, kas ir aizgājis vēsturē. Jā. Nu, ja jau par šo tēmu tā strauji arī tuvojamies beigām, tad man liekas ļoti zīmīgi būtu pajautāt tavu viedokli tagad, kad tu esi izmalies tik ļoti cauri Kārlim Skalbem un citiem tā laika latviešu rakstniekiem. Ar ko tavuprāt 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literāti atšķirās no 21. gadsimta latviešu literātiem? Tas ir baigi liels un ārķīgs jautājums. Ar ko atšķiras? Vai kas viņiem ir kopīgs varbūt? Labi, man mirklīt jāpadomā. Labi. Atšķiras jau patiesībā sakot ar nu labi, zini, kā varētu teikt. Es novēroju ļoti viņveidīgu tendenci politiskā un apolitiskā literatūrā. Ienāk viens brīdis, kad kaut kādu sāsinājumu un ārēju notikumu dēļ literatūrai rodas tāds gandrīz vai, es nezinu, iekšēji pienākumu apziņa, ka tagad jāraksta par sociopolitiski nozīmīgām lietām. Jā. Un no tā iestājas pēc tam nogurums un morāls paģirs. Nevelti pēc, teiksim, Kārļa Skalbes tā perioda, kad viņi jaunībā nodarbojas ar sociāldemokrātiskām idejām un izdod savus pagrīdes žurnālus, tad, kad viņi ir jau aptādušies to pagrīdes ideoloģiju, pēkšņi viņi kļūst par dekadentiem un sludina tīro mākslu mākslas dēļ. Un tas ir tā viņveidīgi, un vienam periodam seko otrs, un tas ietiecas tā viņveidīgā līkne mūsdienās arī. Ļoti labi atbildi. Tu tā pilnīgi literatūra zinātniski jau atbildēji. Jo patiešām tā tendence ir, piemēram, tie skaļākie dekadenti uzreiz pēc 5. gada revolūcijas, tur ir viens ļoti īpatnējs gads, 1907, kad iznāk
šokējoša dzeja gan ar erotiku, gan ar visu pārējo, kas nebija līdz tam, jo dekadentiem bija tas epatāžas princips, ja, ka vajag pārsteigt mērķa auditoriju un kritikā, jo tas arī ļoti labi atspoguļojās, kā tas tika tobrīd uztverts. Lielākā daļa no šiem autoriem 10 gadus vēlāk, kad tiek dibināta Latvijas valsts, raksta ļoti patriotisku dzeju un kļūst tādi ļoti klasiski. Un pēc tam atkal ar kaut kādām modernismu tendencēm 20. 30. gados viņi atgriežas pie iepriekšējām idejām. Tā kā tev par to viņveidību ir lielā mērā tiešām taisnība. Un tā, ka jā. Un kā tu teiktu, ka šobrīd, 21. gadsimta jau 20. gados, mēs esam latviešu rakstnieki, mēģina būt politiski vai tomēr apolitiski? Bija viens brīdis, kad es izjūtu lielu spiedienu būt politiskam un tā tālāk. Nē, man liekas, ka šobrīd tā kā vairāk uz to politisko es redzu vispārējo tendenci. It sevišķi, ja ir runa par kaut kādām konkrētām sociāli aktuālām idejām, tad, teiksim, ka plašā publikā runātu par formas lietām un tīro mākslas dēļ, to es kādu laiciņu neesmu novērojis. Varētu tad pieņemt, ka pēc gadiem 5 vai 10 atkal sāksim novērot. Iespējams. Jā. Tas droši vien nav ne labi, ne slikti, tas tā vienkārši ir. Tas tā kā laikapstākļi, zinies, tā uztver. Šodien līst rītā spīdēs saule, rīkosimies atbilstoši laikapstākļiem. Kaut kā tā. Tas arī ir labi, patiesībā sakot, tas uztur mākslas vidē, tad kaut kādu dinamismu, daudzveidību, galu galā pasaule arī nestāv uz vietas, visu laiku kaut kas mainās un notiek kaut kas jauns un kaut kādā ziņā jau, protams, ka tā mākslas vide arī ir spogulis tam, kas notiek ārpus. Tā ka, tie tādi normāli procesi, man liekas. Cik ilgi tu šo romānu rakstīji? Es šo romānu rakstīju 2 gadus. Pirmo, laikam, pusgadu es vispār neko nerakstīju un tikai krāmēju lielā kaudzē visu, ko varēju izpētīt. Jā. Un pēc, pusotru gadu. Viņš jau varēja būt lielāks, tur jau vēl viss kaut kas neiegāja iekšē tajā tekstā, bet, varbūt, ka tā. Laiks bija ierobežots un tāpēc bija jābūt konkrētam un nedrīkstēja izplūst. Bet redz, kā tev tā ļoti dinamiski ir izdevies paveikt kaut ko, ar ko citi šīs sērijas autori nokās krietni vien ilgāk, tā kā tas acīm redzot ļoti individuāli ir. Un turklāt nevarētu teikt, ka es rakstu ātri, gluži otrādi. Mēdz tas viss iet ļoti lēni un ar gariem pārdomu brīžiem un ar lielu buksēšanu, tā ka es nezinu. Es neesmu no tiem, kas var tā brīvi piesaisties un tagad uzrakstīt 10 lapus. Nē, tā man neiet galīgi. Tā ka jā, tur nācās stipri ierobežot tekstu. Bet kādi vispār ir, teiksim, tavi rakstīšanas paradumi? Mēs zinām šos stāstus par gan mūsu, gan arī ārzemju lielajiem klasiķiem, kā viņi ir. Dažs labs ir ieslēdzies mājā vai dzīvoklī. Tas ieslēgšanās tips. Tu esi ieslēgšanās tips. Izteikts ieslēgšanās tips. Teiksim, šī dzīvokļa saimnieks Andrejs Upīts ir cēlies 5 vai pirms 5 no rīta augšā, jo ir uzskatījis, ka tieši no rīta prāts visskaidrāk strādā, intensīvi ir strādājis līdz pēcpusdienai un tad neretos gadījumos ar pārtraukumu līdz vēlam vakaram. Citiem autoriem patīk vakaros rakstīt vai pa naktīm. Kā ir tev? Vai tev tas nav tā izteikti? Tev tas mainās kā kur reizi? Zini, kā tajā ieslēgšanās
procesā ir ļoti svarīgi, lai tu visu laiku būtu tajā domāšanā par tekstu un domāšanā par savu domāšanu par tekstu. Tur vairākos līmeņos tas. Tā, ka principā, kad tā dara, kad ir šie ilgstošākie periodi, tad vienkārši man ir ļoti svarīgi ar to darbu aiziet gulēt un otrā rītā pamosties. Tas būtu tas nozīmīgākais, ka nav pārāvuma. Jo tāpēc, ka tad grūti iekustināt to teksta rašanos. Ja jau viņa ir sākusies, tad viņa ir tā vienkārši visu laiku jābūt gaisā. Un es pat teiktu, varbūt, ka es tādā veidā attaisnoju kaut kādu savu lēnību, bet doma ir tāda, ka man liekas, ka kad tu fiziski sēdi un pieraksti tekstu, tā nemaz nav tā izšķirošā rakstīšanas daļa. Ļoti bieži daudz svarīgāk ir gara pastaiga, kurā tu tekstu saliec galvā. Ja teksts ir prātā gatavs, tad jau pierakstīt viņu tas būtu nieks. Tā kā tur ļoti bieži visādas, atkal ir ļoti svarīgi, lai paralēli nebūtu vēl kaut kādu darbu. Tieši tā. Tā tālāk, jo jā. Tas viss skropļo radošumu. Tas ir vienkārši neatļauj domāt par to, par ko ir jādomā, jo kaut kā tajā prātā domāšanas celiņš ir tikai viens. Ir tikai viena frekvence, nevar tā divas reizē uzklausīt. Tā ir. Jā, man diezgan līdzīga pieredze sanāca ar monogrāfiju šajā sērijā, jo arī biju uzņēmies kaut ko sapratu, ka nespēšu laikā realizēt, un tad sākas panika, un tad ir vēl jau grūtāk strādāt, bet laimīgā kārtā iekrita. Jāsaka, laime nelaimē, jo sākās pandēmijas laiks. Jā. Un varēja, kā tu tikko stāstīji, pilnīgi citos atšķirīgos apstākļos vienkārši sēdēt un strādāt, kas attiecīgi ļāva nonākt līdz kaut kādam atšķirīgam rezultātam, nekā tas varbūt būtu bijis iespējams citos apstākļos. Vai kādas tev ir nākotnes ieceres? Varbūt esi jau sācis vai apsver lūkošanos kādā jaunā virzienā? Pēdējie 2 darbi tev ir bijuši romāni. Pirms tam tu biji izteikti īsprozas autors. Kā izskatās nākotnē? Īsproza jau ir kaut kas tāds, kas top paralēli un reizēm vingrinoties, reizēm kādos projektos, un nevelti to sauc par stāstu krājumu. Viņi vienkārši sakrājas laika gaitā. Bet no tādiem lielākiem darbiem, man bija, jau ir sevišķi Skāpes grāmatas pēdējā cēlienā, man bija tā, ka es sev zvērēju viss, nekad vairs nekādu vēsturi, nekad vairs nekādus pētījumus. Vispār tagad tikai kaut ko īsu, autobiogrāfisku, kur nekas nav jāpēta. Tāpēc es tagad rakstu īsu autobiogrāfisku novelīti. Un, zini ko? Pēkšņi izrādās, ka, lai kaut ko uzzinātu par savām pagātnes dienām, arī ir diezgan daudz jāpēta. Pēkšņi izrādās, ka tas arī ir vēsturisks žanrs. Tā kā nekur neizdevās. Kur es tev sarunas sākumā atgādināju par tavām pirmajām publikācijām, varbūt noderēs. Redzi, es nebiju vēsturiski to izpētījis. Tu kā literatūras zinātnieks uzreiz čik, reku šis, reku tas, tu jau visi zini. Jā. Varbūt kādam no publikas ir jautājums Svenam, tad noteikti vajag izmantot iespēju un paprasīt. Noteikti vajag izmantot iespēju. Tā doma par Ādams un
savādāk pārvērtusies, nevarētu būt realizēt? Varētu, es neesmu viņu izmetis ārā, man viņa atvilknītais tā. Tur diezgan daudz materiālus, ja es ievācu un šādus tādus plānus jau sāku skicēt, tā ka varētu jau kaut kad varētu. Bet, drusku vēlāk. Jāatpūšas ir no tā 20. gadsimta pirmās puses. Jā, jo tāds alternatīvās vēstures žanrs patiesībā ir diezgan pieprasīts arī mūsdienās. Jā, un Latvijā viņš gandrīz neeksistē. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc es par to iedomājos. Jā, man šķiet tikai Kreisbergam bija, bet tas jau ir tulkots no, viņš jau laikam oriģināli angliski raksta. Jā. Un arī viens darbs. Un vēl Zelčam bija, jā. Kas bija tas? Viņam ir 2 romāni par, var sakot, viens ir par to, kas notiktu, ja Kārlis Ulmans pretotos Padomju Savienībai 40. gadā. Tas tā pašā virzienā. Un otrs ir atkal par 45. gads Rīgā, kāda būtu Rīga, ja nacistiskā Vācija uzvarētu šo kāru. Bet tā jau ir tā diezgan novazāta ideja daudzos ārzemju piemēros. Jā, bet no tāda viedokļa, protams, literatūra ir ārkārtīgi pateicīgs tāds lauks, kur izveidot eksperimentālu vidi un palūkoties, kā būtu, ja būtu. To jau Staņislavskis šo principu, kā būtu, ja būtu, uzskatīja par dievišķu, ka māksliniekam ir iespēja izskatīt dažādus alternatīvus scenārijus, un tā ir tā radīšanas maģija kaut kādā ziņā. Jā. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nebūs. Tad teiksim Svenam lielu paldies, ka tu varēji šovakar atnākt uz muzeju un biji gatavs un ieinteresēts ar mani mazliet parunāties. Paldies, ka uzaicināji, ļoti interesanti. Paldies tev. Man liekas, ka Baltijas ziedi, Baltijas galdos, es tā kā skalpēm šai dienai. Paldies, ka... Un paldies arī visiem jums, ka varējāt šovakar atnākt un būt kopā. Šobrīd šajā sērijā romāni ir izsmelti, man vairs nav ar ko parunāties. Būs jāsāk literatūras zinātnieks laikam aicināt uz muzeju, bet katrā ziņā gaidīsim tad atlikušos 3 sērijas darbus par Aspazīti, par brigaderi un par pašu Andreju Upīti. Jā, tas būtu tas galvenais vaininieks šeit vispār. Jā. Paldies jums!